Čau! Kam tev saules brilles? Tu nes gadījumā gadalaikas sajaukusi? Nu, ja kāds gudrinieks nebūtu zem kājām izmētājis kurpes, man nekas nebūtu jāslēpj. Nu, tāpēc vajag skatīties zem kājām. Nu, vai vismaz jauns puldzīti ieskrūvēt. Nāc, mēs tev uzkrāsosim. Uzņēmums Sija Plaza ir dibināts 1993. gadā un līdz šim brīdim ieņem vienu no līderpozīcijām Latvijas tirgū, kā apgaismes tehnikas, LED un elektromateriālu mazuma un vairumtirdzniecības uzņēmums. Mēs atrodamies Mukusalas biznesa centra teritorijā, salona Plaza Elektro, pēc adreses Deļu iela 4, un agrāk bija nosaukums Mukusalas iela 41B. Mums arī savā projektu nodaļa un vairumtirdzniecības nodaļa, kura apkalpo pārsvarā firmas un lielus klientus. Plaza ir viens no vadošajiem nozares uzņēmumiem, pateicoties tam, ka pastāvīgi ne tikai rūpējas par preces kvalitāti, bet arī seko līdzi laikam, piedāvājot klientiem preces, kas ražotas pēc jaunākajām tehnoloģijām, atbilstoši aktuālajām tendencēm pasaulē. Veikalā jūs varat atrast gan dekoratīvu apgaismojumu risinājumus, gan tehnisku apgaismojumu risinājumus. Mūsu speciālisti palīdzēs jums izvēlēties pareizu apgaismojumu risinājumu, kā arī ieteikt klientam pēc vajadzības, ja kaut kas nav saprotams vai vajag kaut ko ieteikt. Kā arī mums līdz marta sākumam ir atlaides līdz pat 60% uz dažādām preču kategorijām. Gaismas nams veikalos jūs atradīsiet plašu apgaismes preču klāstu mājai, dārzam, ofisam, tirdzniecības telpām un rūpnieciskiem objektiem, jebkura tipa spektra un jaudas spuldzes, LED apgaismojums, elektromateriāli, rozetes, slēdži, automātiskie slēdži, sensori, drošinātāji, elektroenerģijas skaitītāji, kabeļi, kabeļu kanāli, instrumenti elektromontieriem un celtniekiem un daudz citu noderīgu lietu. Mūsu salonā ir iespējams iegādāties gan lustras, gan plafonus, gan sienas lampas, gan stāvlampas, gan galda lampas, un tam ir ļoti plaša un liela izvēle arī cenu kategorijas. Gan iebūvējamos gaismakļus, LED profilus, kas paredzēta apgaismojumu gan griestos, gan virtuves iekārtām. Ļoti liela un plaša slēdžu un rozēšu sēriju izvēle. Sākot ar 2010. gadu, uzņēmums piedāvā augstākās kvalitātes LED spuldzes Leduro. Tas ir Sija Plaza pašu Latvijā radīts zīmols, kas atbilst visām Eiropas kvalitātes prasībām un garantē jums izcilu gaismas sniegumu. Mēs apkalpojam gan profesionāļus elektriķus firmas, gan klientus. Un jūs esat vienmēr laipni gaidīti mūsu salonos. Šeit Deļu iela 4, Plaza Elektro salons un Brīvības iela salona gaismas nams un cita gaisma. Atnāciet, un šeit veikalā gaismas nams un cita gaisma jums palīdzēs rast vislabāko risinājumu. Nu, ok, Elīna, stāsti beidzot, kāpēc tu mani tik steidzami pasausi? Ai, Saila, es esmu iemīlējusies. Suņu skolā satiku vienkārši savu sapņu vīrieti. Ko? Bet tev taču nav suņa. Nu, un tagad būs. Suņu apmācības skola specializējas uz suņu paklausību un aizsardzību. Cilvēks, iegādājoties kucēnu vai tiekot pie jau pieauguša suņa, iedomājas, ka viņš kļūs par gudro, paklausīgo un uzticīgo draugu, ar kuru būs viegli. Būtu ļoti labi, ja viss būtu tik vienkārši. Cik komfortabli jūs ar jūsu sunu jutīsieties nākotnē, atkarīgs tikai no jums, no tā, cik daudz uzmanības veltīsiet jūsu suņu audzināšanai un apmācībai. Mēs tagad atrodamies Krasta ielā 103. Tas ir suņu apmācības skolas suņu apmācības laukums. Ja, un tieši te notiek suņu apmācībā, un, protams, gan suņu, gan arī suņu saimnieku. Tā būtu pareizāk. Saimniekiem jāņem vērā, ka jo ilgāk viņi atliek suņu apmācību, jo vairāk problēmu viņiem sunītis sagādās nākotnē. Apmācības kvalitāte galvenokārt atkarīga no suņa saimnieka, jo instruktoru uzdevums ir iemācīt saimnieku pareizi audzināt un apmācīt savu suni, kā arī pareizi sadzīvot ar to, adekvāti reaģējot uz visdažādākā rakstura suņa darbiem un nedarbiem. Jā. Mums tas princips, kad šeit apmācībā notiek tikai individuāli, grupu mums nav, un tas ir principiāli, ja, kad darbs notiek tieši konkrēta suni un katru saimnieku.
Jā, tā informācija būtu visu pa taisno, jā, un tad neviens netraucē. Un pēc tam, kad suns kopā ar savu saimnieku sasniedz jau kaut kādu līmenī apmācībās, tad mēs varam iet ārā, celēt uz ielas, jā, un arī apvienojam vairākus klientus vienā laikā, jā, un tad tā būtu provokācijas. Kad parādās vairāki suņi, bet jau to suņu saimnieki ir ar informāciju un ar iemaiņām kaut kādām. Apmācīt suni sadzīves aizsardzībai var sākt pēc paklausības kursu iziešanas un sunim sasniedzot 10 līdz 18 mēnešu vecumu. Pirms tam kucēnie var attīstīt instinktus, kas būs nepieciešami turpmākajai suņu apmācībai aizsardzībai. Apmācība notiek 3-4 mēnešus garumā, jā, un tad pašu laiku cilvēks ar savu suni var sasniegt rezultātus. Protams, ja nepieciešams vairāk, tad varam vairāk. Kādiem veicās, un tad attiecības ar suni ir diezgan labas, jā, un tad tas apmācības laiks ir daudz īsāks. Apmācības kvalitāte galvenokārt atkarīga no suņa saimnieka, jo instruktoru uzdevums ir iemācīt saimnieku pareizi audzināt un apmācīt savu suni, kā arī pareizi sadzīvot ar to, adekvāti reaģējot uz visdažādākā rakstura suņa darbiem un nedarbiem. Parasti cilvēki neaizdomājas par tādu faktu, ka suns ir dzīvnieks, kuram ir savi dzīves principi. Ja? Un tad viņš nav cilvēks, un to, ko cilvēki iedomājas, ka sunim ir nepieciešams, tad ļoti bieži ir tā, ka sunim tas nemaz nav vajadzīgs. Ja? Un kad cilvēks iedomājas par apmācību, pārsvarā suņu saimnieki domā par komandām. Ja, bet suns var zināt daudz komandas un spēt tas pildīt, bet ja nav pareizas attiecības ar to suni, ja suns neiedarās saimnieka barā, saimnieka ģimenē, ja tas sociāli hierarhiskas attiecības nav pareizi arī izveidotas, tad suns komandas pildīs tikai tad, ja viņam priekšā būs vai gardumis kaut kāds, vai mantiņa. Bet ja viņam tur kaķis priekšā parādīsies, tad, protams, viņš skries pakaļ kaķiem. Un tad neklausīs savu saimnieku. Mūsu mērķis šai laukumā tieši dot zināšanas saimniekam, tā, lai viņš varētu tās attiecības pareizes izveidot. Ja? Lai suns respektē savu saimnieku un tad pilda komandas jebkurā vietā. Apmācīt suni sadzīves aizsardzībai var sākt pēc paklausības kursu iziešanas un sunim sasniedzot 10 līdz 18 mēnešu vecumu. Pirms tam kucēnie var attīstīt instinktus, kas būs nepieciešami turpmākajai suņu apmācībai aizsardzībai. Apmācībās notiek gan šeit, gan arī iespējā izsaukt instruktoru tieši uz mājām. Es arī varu aizbraukt līdz klientam. Arī diezgan tā izmanto cilvēki. Tas pirmkārt ir ērti, un otrkārt arī daudz ko var redzēt to suņa dzīvesvidi. Tas arī ļoti svarīgi zināt, kur suns dzīvo, kādos apstākļos, lai arī izvēlēties pareizo to apmācības metodi, pieņemsim, vai dažus elementus kaut kādus. Vēl ir iespēja, es arī varu paņemt pie sevis suni, ja, un tad suns dzīvo ģimenē. Ja, un tad arī tā apmācība notiek, bet jau bez saimnieka līdzdalības. Pēc tam saimniekam tiek nodots suns, kurš jau apmācīts. Un, protams, ir tas adaptācijas periods, kad saimniekam arī jāpārņem visus principus, pēc kuriem dzīvoja arī suns pie manis, ja, un tad viņam kādas nedēļas divas arī jāpamācās. Par savu mīluļu paklausību mums var palīdzēt suņu skola. Kā tas var būt iespējams, ka par tavu jauno mīlnieku klusē Google 21. gadsimtā, tas nav nopietni? Beidz! Gan jau viņš vienkārši ir noslēpumains. Izbeidz. Es taču neļaušu savai labākajai draudzenei satikties ar pilnīgi mistisku čali. Nē, pagaidi. Detektīva aģentūra. Šeit ir Rīgas detektīva aģentūras ofis. Jā, mēs atrodamies Rūpniecības iela 32B, 310. ofisā. Rīgas detektīva aģentūra piedāvā detektīvu pakalpojumus, parādu piedziņu, apsardzes pakalpojumus, kā arī juridiskos pakalpojumus. Mums Rīgas detektīva aģentūrai jau ir 10 gadi. Jā. Mēs jau strādājam 10 gadi ļoti veiksmīgi. Jā. Strādājam ne tikai Latvijā, bet ārpus Latvijā arī. Jā.
Kādi virzieni? Jā, virzieni ir informācijas ievākšana, tas ir skaidrs, jā, cilvēku meklēšana, jā, arī dažreiz ir darbs ar parādniekiem, jā, un tādas nestandartas situācijas atrisināšanas. Detektīvu pakalpojumi sevi ietver mērķtiecīgu informācijas ievākšanu, nestandarta situāciju risināšanu, kā arī SIA Rīgas detektīva aģentūra ir iekļāvusi tādu pakalpojumu spektru kā cīņa ar vardarbību ģimenēs un parādu piedziņu. Informācija nepieciešamā kā fiziskajām personām, jā, un arī juridiskajām firmām. Jā. Sakarā ar kādām situācijām un vispār priekš kam nepieciešama dažādas veidi informācija. Jā. Piemēram, cilvēki, jā, viņi domā par nopietnām attiecībām, jā, un tad neko nevar zināt konkrēti, jā, par to cilvēku, ar kuru viņi plāno vispār būt kopā. Jā. Un tad mans viedoklis nepieciešama informācija, jā, no sākuma, jā, tāpēc, ka nepieciešams zināt, kas par cilvēks, viņa reputāciju, jā, vai viņam vispār var uzticēt. Jā. Pēc tam tad jūs varat nolemt, vai jums ir nepieciešams tāds cilvēks jūsu dzīvē vai nē vispār. Jā. Kā arī biznesa, jā, nepieciešama informācija. Jā. Piemēram, tādas situācijas, kā jūs nolemat nodibināt kaut kādu firmu, jā, ar cilvēku, kuru jūs tā zināt, varbūt zināt, varbūt nē. Jā, tā. Nepieciešams zināt, kas to par cilvēku, kas tas par cilvēks, jā, vai viņam ir krimināls sodāmības, jā, kāda viņam reputācija, vai viņš nav krāpnieks, vai viņš nepaņems kādā diena jūsu naudu un neaizbrauks prom, jā, ar to visu, jā. Absolūti visi SIA Rīgas detektīva aģentūra ienākošie pasūtījumi ir nestandarti un nav līdzīgi cits citam. Piemēram, jā, viens laulātais krāp otru, jā, un tad, piemēram, viņi nevar atrisināt jautājumu, ar kuru no viņiem dzīvos bērns. Jā. Tad noteikti, ja viens laulātais krāp otru, jā, ja viņa uzvedība nav normāla, adekvāta, jā, ja viņš, piemēram, lieto alkohols dzērienus, jā, vai narkotikas, jā, tas var būt ļoti tāda nepieciešama informācija tiesai, jā. Vai cita situācija, jā, ja ir laulības līgums, jā, un viens krāp otru, viens laulātais krāp otru, jā, un tad starp viņiem situācija, un viņi nevar atrisināt par viņu īpašumiem, kā sadalīt un tā tālāk, jā, un jā, tas uzrakstīts ir punkts laulības līgumā, jā, tad skaidrs, ka tā situācija var būt arī svarīga, jā. Juridiskie pakalpojumi sevi ietver līgumu, prasību, sūdzību, iesniegumu sastādīšanu, bezmaksas konsultācijas, pilnu informācijas ievākšanu par darījumu un partneriem. Ja cilvēks plāno braukt ārzemēs, ja viņš meklē darbu, jā, un viņš nezina, kur viņš brauks, ar kuru firmu viņš sāk strādāt, jā, tas skaidrs, ka nepieciešams pārbaudīt to informāciju vispār, jā, vai tā firma normāla, vai nav tur krāpnieki, jā, un tad nebūs cilvēkam ārzemēs problēmas. Tas ir skaidrs, ka viena situācija, kad ir Latvijā problēmas, jā, bet otra situācija, kad cilvēkam ārzemēs problēmas, jā. Es domāju, ka no sākuma nepieciešams ievākt arī tādu informāciju, jā, uzzināt, kur jūs brauksiet, kāda firma jūs strādāsiet, un neviens neuzmetīs jūs pēc kādu laiku, jā. SIA Rīgas detektīva aģentūra ir augstākās kategorijas licence apsardzes darbības veikšanai, kā arī visi apsargi ir certificēti. Ja jūs gribat griezties pie detektīva, jā, jums nepieciešams uzreiz zināt, vai firmai ir licence un detektīvam certifikāts. Jā. Ja detektīvam nav certifikāta, ja firmai nav licences, tas ir skaidrs, ka tie ir krāpnieki. Lai kļūst par detektīvu, jā, nepieciešama augstāka izglītība, noteikti pieredze tiesas apsargājušas instances. Jā. Kāpēc nepieciešama pieredze? Tāpēc, ka detektīva sfēra, tā ir ļoti specifiska sfēra. Šeit nepieciešams atrisināt ļoti specifiskas, sarežģītas situācijas, jā, kurus var atrisināt tikai speciālisti ar speciālu praksi. Un Rīgas detektīva aģentūras intereses pārstāv es, Olga Zelika, jā, man arī ir detektīva certifikāts, jā, un firmai ir licence. Parādu piedziņas darbība norit pārunu ceļā, kas ir pati efektīvākā metode, jo ir pielietojuma psiholoģiskā kompresija.
Pirms tam, kad jums ir kaut kādas nopietnas darīšanas, labāk griezties pie mums. Kāpēc? Tāpēc no vienas puses mēs ievāksim informāciju, ar kādu personu jūs pēc tam strādāsiet. Ja? Un tad arī, kad jums būs līgums kaut kāds, ja, mēs varam arī palīdzēt sastādīt līgumu, ja, arī pārbaudīt. Un momentā, kad jūs parakstīsiet to līgumu, ja, mēs arī varam piedalīties, ja, kā liecinieki. Ja. Tā es varu pateikt, ka mēs varam arī kaut kādu drošību no savas puses arī piedāvāt, ja, tādas situācijas. Mums arī ir tāds virziens kā drošība, ja, fiziskas personas drošība un juridiskas personas drošība. Ja. Arī apsardze, ja, arī ietver apsardze, ja, tāpēc, ka drošība var būt kā informatīva, ja, un kā fiziskā apsardze. Ja. Es esmu pati juriste, maģistra grāds man, ja, arī pieredze krimināla policijā. Ja, un tad dažādas situācijas es zinu. Ja, 10 gadi ja, redzēju arī dažādas situācijas un zinu, kā palīdzēt. SIA Rīgas detektīva aģentūra pieņem zvanus visu diennakti un konsultē saistībā ar vardarbības gadījumiem ģimenē. Dažreiz, kad pie mums griezas klienti, viņi un tā uzreiz teica, ka mēs negribam griezties uz policiju, ja, tāpēc, ka mēs nezinām reakciju. Kāda būs reakcija? Varbūt mēs būsim vainīgi. Ja? Un tad noteikti no sākuma, kad man ir konsultācija, ja, man nepieciešams izklausīt situāciju, ja, un pēc tam tad pateikt viedokli. Ja. Bet noteikti, kad ir, piemēram, kā stalkeri, kā šantažēšanas tāda veida situācijas, ja, protams, ka nepieciešams rakstīt iesniegumu policiju. Ja. Ja jūs baidaties, jūs varat zvanīt mums. Rīgas detektīva aģentūra ir savs brands, viens nosaukums, viens telefons 2606 5555, ja, un pamats mūsu saits ir detektīvs.lv. Domāsim par savu un citu drošību. Es taču tev teicu, īsts zelts. Kā lai es lieku viņam saprast to, kad es gribu visu nopietni? Tev taču viņam ir jādod kaut kāds pavisam nemanāms mājiens. Teiksim, es atvainojos, jūs varat uztaisīt krekliņu ar uzrakstu "Esmu gatava precēties"? T-shirt store nodarbojas ar dažādu suvenīru un apģērbu apdruku. Piedāvājumā ar tēkreklu apdruku, kapučieku apdruka, krūžu apdruka, puzles apdruka, kā arī dažādu suvenīru apdruku. Mēs tātad atrodamies T-shirt store veikalā, Tirdzniecības parkā Alfa, 2. stāvā tieši virs infocentra. Tēkreklu apdrukas cena ir atkarīga no izvēlētā dizaina, apdrukas lieluma, krekla modeļa un krāsas. Tātad apdrukājam mēs gan tēkreklus, džemperus, kā arī cepures, pat apakšbikses, ja ir nepieciešams, kā arī krūzītes un izgatavojam arī telefonu vāciņus. Izmantojot mājaslapā pieejamo konstruktoru, jūs varat izvēlēties tēkreklu, krūzi vai puzli un izveidot uz tā savu vēlamo apdruku ar bildi vai uzrakstu, vai arī kādu no gatavajiem dizainiem. Klients pats izveidot dizainu mūsu mājaslapā tbode.lv. Tur viņš var izvēlēties krāsas un arī koriģēt izmērus. Un tad, kad pasūtījums ir gatavs, mēs dodam ziņu un var izņemt klienta izvēlētajā tirdzniecības centrā vai nu Alfa, vai nu Dominā, kā arī Origo, Olimpijā un Galerija centrs arī. Veicot pasūtījumu klātienē kādā no veikaliem, tas tiek realizēts rindas kārtībā no 20 minūtēm līdz stundas laikā, atkarībā no noslogotība. Ja pasūtījums tiek veikts elektroniski, tas tiek realizēts vienas darba dienas laikā, pēc apmaksas saņemšanas. Apdruka notiek šeit uz vietas, tātad pieņemam sākumā pasūtījumu un tad arī uzreiz veicam apdruku. Mums pieejamie krekliņi ir 100% kokvilnas, labas kvalitātes, kā arī, protams, klienti var nākt arī ar saviem tēkrekliem. Klienti veic arī pasūtījumus, kas nav 1-2 krekliņi, bet kas ir 11. Un ir pat mums bijuši 20, 30 un vairāk vienības. Tad, kad ir arī apjoma tādi lielāki pasūtījumi. Ja vēl neesi izlēmis, ko dāvināt savam draugam vai draudzenei, tad šis ir labākais risinājums oriģinālai dāvanai.
Mēs no konkurentiem atšķiramies ar to, ka apdruku ir iespējams veikt diezgan ātri. Un, kā arī nākam pēc iespējas vairāk pretī, piedāvājam labākus variantus, ja vajag arī lētākus, kvalitatīvākus. Un visiem skatītājiem novēlu to, nāciet droši pie mums ciemos, atbalstīsim jebkuru jūsu ideju un arī mēģināsim to realizēt pēc iespējas kvalitatīvāk. Un tāpēc droši nebaidieties un gaidam jūs ciemos. Elīna, tu nevari iedomāties, cik mīlestība ir skaista. Tu gribi, lai es tev pastāstu, kā es iepazinos ar savu vīru? Nu, tas taču bija tik skaisti. Jā, un būtībā tā no Mikulas es kļuvu par loku. Elīna! Cik ilgi tu biji prom un liki man vienai pašai ar sevi runāt? Elīna! Nu, izskatījās, ka tu gribēji izrunāties, un man jau bija jāskrien pie manikīra. Nu, būtu tā kā es beidzot iemācījusies pati taisīt, nebūtu tā jāpazemo sava labākā draudzene. AKSI Neilas ir mācību centrs un studija, kas sniedz kvalitatīvu apmācību studēt gribētājiem, kuri vēlas apgūt profesiju, kas ir pieprasīta gan tepat Latvijā, gan ārpus tās, kā arī sniegt pakalpojumus skaistumkopšanā un piedāvāt labas kvalitātes skaistumkopšanas materiālus un preces. Pie mums ir iespējams veikt naglu kopšanas speciālistu pakalpojumus. Tajā ietilpst manikīrs, pedikīrs. Pedikīrs pie mums ir gan sausais, gan slapjais. Nagu pieaudzēšanu, vaksācijas pakalpojumus, permanento meikapu un arī frizieru pakalpojumus. Studija ir Alex Beauty Concept, Vācijā ražotu nagu kopšanas materiālu oficiālie pārstāvi Latvijā. Visi produkti ir ilgu gadu pētījumu un izstrādes rezultāts. Studijā tiek sniegti nagu kopšanas pakalpojumi, vaksācija un mikropigmentācija. Pie mums strādā šobrīd 3 meistari, 2 meistari tikai nagu kopšanas speciālisti, bet viens meistars, kas arī esmu es. Es veicu visus pārējos pakalpojumus arī, gan nagu kopšanas speciālista, gan permanento meikapu, gan vaksāciju un arī frizieru pakalpojumus. Veicot visas 3 procedūras vienā reizē, tiek piemērota atlaide 15%. Šeit strādā pasniedzēji ar augstu kvalifikāciju un lielu darba pieredzi. Pie mums ir iespējams apgūt nagu kopšanas speciālista un vaksācijas meistara profesiju. Mēs atšķiramies no citām skoliņām ar to, ka piedāvājam tikai un vienīgi individuālu apmācību. Mums nav grupa apmācības. Tas ir tas, ko teiksim, gadu laikā, ar gadiem strādājot, es esmu sapratusi, ka vislabāk var cilvēkam iemācīt un lai viņš no līdz visu saprot, tikai strādājot individuāli. Visi interesanti un studēt gribētāji tiek aicināti uz mācību centru. Beidzot apmācības, tiek izsniegta licencēta apliecība, skolas certifikāts, kā arī starptautiskais certifikāts. Mēs izsniedzam Latvijas Republikas apstiprinātas apliecības un starptautiskos certifikātus, ar ko cilvēks var arī strādāt gan Latvijā, gan citur ārzemēs. Apmācības notiek dažādi atkarībā no izvēlētās profesijas. Nagu kopšanas speciālists tikai manikīra, pedikīra mācās 1,5 līdz 2 mēneši intensīvā kursā. Savukārt nagu kopšanas speciālisti 2–2,5 mēneši arī intensīvā kursā. Apmācības notiek gan latviešu, gan krievu valodā. Mācīties nekad nav par vēlu, jaunas zināšanas iegūt nekad nav par vēlu. Gaidam pie mums mūsu studijā. Tad mums ir ļoti liela krāsu izvēle, ap 200 krāsām, ko sievietes var izvēlēties lakojot nadziņus. Gaidīsim gribētājus pie mums salonā, Artilērijas ielā 22. Salons saucās Viss nagu kopšanai.